Sveicināt manā kanālā. Ir iegādāts vēl viens uz apskatu man modelīts. Šoreiz no firmas Amati. Amati, ja es nekļūdos, bija Itāļu firma. Karavela, ar ko Kolumbus brauc, viena no 3, viņa bija vairāk šī te Nīna saucās. 1492. gada kuģis. Arī nav liels, nav ļoti sarežģīts. Bet darba tāpat prasīs daudz, sevišķi tā kā es esmu amatieris te visā procesā, neko es no šī vēl nezinu. Es tikai esmu iesācis no vienu mazo sākumā tādu kuģīti taisīt. Tā kā apstīsimies šoreiz izpakosim, kas šajā komplektā mums nāk iekšā, lai mēs saprastu. Lai jūs varbūt zināt, ko pirkt, ko nepirkt. Tā. Izņemsim te visu ārā. Kas atsevišķi necējās? Nē, tas viss ir kopīgs. Šeit mēs varam vienkārši paņemt, tā paskatīties kaut ko bišķi. Tā ir viens diegs, nav minēts šķērsgriezums, bet tas būs kaut kādām tievām virvītēm, jo priekš resnākām redz uzreiz vizuāli atšķās jau resnāks virvības. Tā, kas šie varētu būt lielgabali? Šie būs laikam 2 lielgabali, kaut kādi, jā, viss metāla aplieti. Tas ļoti sīkām detaļām redz vēl kādu maz gredzenti, kaut kādu. Tā. Šeit ir kaut kādas lara krāsas. Ne adats, ne nagls, kā viņas varētu nosaukt. Vēl kaut kāda rāmja uz sietiņš. Sietiņš noteikti būs tam restēm varētu būt. Tā. Gredzeni. Un vēl kaut kāds apšūts, kas būs noteikti metāls jāpiestiprina pie koka. Šeit arī caur kuriem kaut kāds virus vērsies cauri. Vēl metāla detaļas. Šis varbūt būs stūrei, it kā aizmugurē pielikt klāt. Tā. Tad mums ir metālā izlieta glābšanas laiva. Un kas šis ir? Šis ir ankurs. Jā, ankuri. Jā, Itāļu firmā Amati rakstīts. 2 ankuri ar koku un metāla detaļām. Tā, pirmā kaste ir apskatīta. Tā, un otrajā. Kā latviski sauc, es nezinu, bet angliski es skaties, ko videos šos sauc par dedai. Tā kā mirušas acis, tiešais tulgums, nezinu, ka viņam cauri verās virus un 2 dažādas virus sastiprinās kopā, tur vai pat vairākas. Tā, šis, es nezinu, kur būs, bet gan jau, ka ir vajadzīgs, ja ir ielikts komplektā. Un arī šeit kaut kāds koku detaļas īpaši izvietot vienu. Šeit vēl priekštakelāžas elementi dažādi. Šie varētu būt kaut kādam nožogojumam, kaut kādam uz kuģi, kaut kādam portam. Spainis un vēl virpots, kaut kādas mazas detaļiņas. Mucas it kā. Un kaut kāda priekšvirvēm detaļas. Tā. Un šitie noteikti būs, kas veidos resti kaut kādu lūkai, kaut kādu kopā būs jāsasprauž. Šeit ar kaut kādas trepes varētu būt domāts, ka pēc tās līpām, pēc pakāpieniem. Tā, šis būtu īsumā par šiem te skaidrs viss. Tas mums te vēl nāk. Tad mums nāk dažādi, redz, masti varētu būt šie apaļie resnāki, redz, un kaut kāds tievāks ķersām, un speciāli kaut kāds cits koks, kas būs kaut kāds apšums šim te kuģim. Tā. Priekš plankiņu, tas arī ir apšumam domāts. Priekš klāja dekam, rakstīts. Tātad vispus klājam būs ar šiem te jānoklāj. Tā, un šis
Šis ir korpus plankiņam pārējais apšūtas. Tas, teiksim, tās skaistais. Viņš kaut kāds, nav rakstīts, kas par koku. Tev uzreiz nevar ilsīt, bet jau kaut kur instrukcijā būs. Tā, un šis ir laikam priekš melnā, var teikt, priekš pirmā plankiņa korpusam. Viņi ir resnāki nekā tie, kas pa virs liekās. Man jau reāli no tiem darbiem, kas uztrauc visvairāk arī tas ir tieši šis te korpusa apšūšana. Jo, viņi tāda arī viss sarežģītākā liekās. Teiksim, tur salīmēt tur pašu to tagad tīri tikai to korpusu, tās ribas, jā, un tur klāji pielīmēt un kaut ko tādu. Tas jau tur viss liekas, tas ir vienkārši. Bet, kad paskatās šos te kā jāapšuj tie ir, tad, kur ir sarežģīti. Tas man tagad, teiksim, tā baida, vai man tas izdosies, nezinu. Bet es mēģināšu. Neizdosies. Mācīsies no kāda vēl no kaut kā. Varbūt nepatiks vispār dējās šis process, tad modelīši būs jāatmet kādreiz. Tā, labi, beidzot izpakojām. Kas mums šeit ir būras, dažādas, redz, cik liels šīs būs reiz. Tad mums ir kārtīgs biezs finieres, uz kā korpus tiks būvēts. Tā, šis ir ļoti plāns atkal priekš klāja, un šo te būs jāapšuj ar tiem te plankām, jā. Te arī dažas liekas detaļas, kas tiks apšūts ar kuģi. Tā. Un tad vēl ir būras. Būras arī smuki sašūts viss. Protams, redzēsim, kā viņas stiprināsies, kāds viss ir kopumā. Tā, un pēdējais, kas ir palikušas, ir plāni, ja jums interesē paskatīties. Plāni ir ļoti lieli. Nezinu, kā es jums to vispār var parādīt. Saprotiet, apmēram, jā. Instrukcija nav ļoti smalka, bet šī arī ir jāvadās. Ja ne, tad jāmeklē kaut kas internetā. Te redz ir mērogā masti, lai saprotu, cik liels taisīt un cik rēsnes viņas. Kur vajag pieslīpēt, kur vajag kaut ko nāpaļ uz kvadrātu pāriet tā. Tā. Tad ir vēl kaut kāda šāda grāmata. Šeit būs vēl viena instrukcija. Bet šeit ir tas, var teikt, bildēs tikai smukāk parādīts tieši reāli kuģi modelis. Un pēc tam, laikam, šajā te jālasa pa soļiem, kas tiek darīts. Jā, kā es teicu, šī te apšu no reliņiem, kaut kādi margām, jā. Masti un laiva. Visas virves, kā stiprinās. Šeit redzēt savu te medaļiem. Te viena otrs savienojas, viņas tur pareiz priegot un tālāk iet citu uz augšu. Detaļas saraksts. Tā, un tad vēl ir vēl viena lapa. Jā, kuģis laikam īstā mērogā, lai varētu saprast, kas ir kā jāuztais, kur ir ūdens, šī te līnija, kā jākrāso, līdz to arī viņš viss ir. Tā, paldies, ka skatījāties. Veiksmīgi visiem modelēšanu, lai jums arī veicās ar jūsu modeļiem.